Labrīt, esam pamodušies. Nakšņojām tādā stāvvietā. Upes krastā, Paņevēžā. Ir atkritumu konteineri, tualete. Metri 50 ir upe. Var arī nopeldēties. Forša peldvieta. Tiešām ir ģērbtuve. Ģērbtuves pat 2. Tiešām superīgi. Esam sagatavojušies un dodamies iekarot Paņevēžu. Juhu! Aiziet! Jā, te slūžas. Upe. Re, kur cilvēki peld un re, kur stāv mūsu ķemperītis. Un dodamies tālāk uz centra pusi. Īsti nezinu, kur mēs esam atbraukuši. Iespējams, ka Skaistkalnes parkā. Šādi veloceliņi blakus upe. Mēs minamies. Varam uz priekšu, ja mēs te gar malu upes braucam, ir skatu parks kaut kāds. Jā, braucam. Un mēs kā arī esam. Dodamies tālāk. Forša strūklaka. Iespējams, ka naktī viņa spīd. Gaismas. Veloceliņi arī superīgi. Šodien mums te būs ko darīt. Tā izskatās. Piemineklis Aleksandrs. Strūklaka smuka. Jā, šī izskatās pēc Vecpilsētas. Jā, varētu būt centrālā iela. Veļļuki ir noparkoti. Esam atbraukuši uz Paņevēžas mākslas galeriju. Un dosimies iekšā. Braucam pa centrālo ielu. Kaut kāda pašvaldības vai kaut kāda, jā, kaut kāda valdības ēka ir. Vajag forši šitāda saliņa. Soli. Var arī sēdēt, sauļoties. Baudīt skatu. Zupi, ūdeni, pilsēta. Arī forši izdomāt skaisti.
Un mēs dodamies tālāk. Tur uz priekšu ir bērnu laukums, skateparks, kafejnīca, kafijas nams, vai kā viņš tur skaities. Bet mēs laikam dosimies atpakaļ, vai ne? Meklēsim vēl. Dodamies 3 kilometri atpakaļ. Tā, šī kas bija? Alus darītava? Alus darītava, jā. Liela ēka. Forši sajūta braukt cauri pa tiltu apakšu. Atpūtas vietas ir upes Ņevežis malā krastā. Jā, šī upe ir Ņevežis saucās. Tas vecas ēkas. Viss aizaudzis. Soliņi, kur pasēdēt. Mēs tikām līdz tai saliņai ar strūklaku. Brauksim pāri pa otru pusi. Brauciens apkārt kanālam. Forši uztaisīts cilvēkiem, kur atpūsties, pasēdēt. Kas par vēzi? Tādas slūžas. Mums ļoti labi izdevās. Nu jā, Ievas tā kā ritenim ir tie šaurie ritenīši, viņš šauriņš sanāca visus 3 uzlikt. Esam nobraukuši 15 km. Apmēram. 14 es skaitu, kamēr pa to pilsētu, kamēr pa... Nu ko, es domāju, ka vajadzētu aiziet nopeldēties. Vai ne? Jā. Atvēsināties mums. Tad dosimies iekarot nākamo pilsētu. Kamēr jaunieši taisa ēst, tikmēr mēs apskatījām, jau izspriedām, kur braukt tālāk. Jā. Uz Pasvāli. Tur ir brīvdabas muzejs ar skulptūrām. Esam nopeldējušies, atsveidzinājušies. Mēs kā no jauna piecījuši. Un tūlīt paēdīsim un brauksim, izdzersim kafiju un brauksim uz Pasvāli. Kur atradām dzirnakmeņu vai skulptūru, kā viņš skaitās. Muzejs, brīvdabas. Iesim apskatīties. Es teikšu, Pasvāli tāda, cik pabraucām, skaista pilsētiņa, vai ne? Tāda ļoti sakopta. Mājas ļoti skaistas. Katrā mājā ir savs dieviņš koku statujā. Vai te katrā? No, te uz priekšu. Kur arī? Kur arī ir? Šitais varbūt saistīts ar šo muzeju. Nu, viņi ir diezgan laikam ticīgi. – 1986. gada. Te arī kādi tik veidojumi nav. Akmeņu, akmeņu. Kāds sols interesants. Kā zivs izskatās. Atzeltne. Varētu būt, ka šitie ir tie saimnieki. Viņam te tā smuki uztaisīts. Šitais droši vien baseins.
Reko zivs tajā pusē. Čūska. Karaliene. Super. Putniņi. Tādi smuki uztaisīti no akmens, kā tā var uztaisīt. Cirnakmeņu krāvums. Var jau būt. Kādas zivs. Mājas arī interesantas. Tas ir kaut kāds muzejs. Maksimums ir reklāma. Esam atbraukuši uz, tā saucās, Sikholes parku. Te ir ūdentiņš. Kas vēlas? Forši mierīgi. Tik kājas drusku metās. Jā. Tik daudz nobraukāts, nosteigāts. Smegduobi parks. Kurš saprati? Jā, kaut kā skulptūra liekam. Es tā sapratu. Šitais arī iegrums. Jā. Šitas arī ir bijis. Jā. Vairāk iegrumi ir bijuši 90. 2000. gada. Skuju biezums, bet krāsa atšķirās. Jā, tā pelēcīgāka, šitā zaļāka. A tālējā ir ciedru priede. Tā ir Vasilija Pavasros pumpuriņa. Aplīts nebija tie. Varbūt šitie tie 7 svētie. 7. Te ir visi 7. Un katram augšā atšķirās krusts. Jā. Vandenes ūdens vakar. Pasvalīja vendenis. Un te jūs variet padzerties vendenes ūdeni. Ne vendenes, pasaules vendeni. Esam atbraukuši pie Mēmeles upes. Skaitās Mēmeles, Vecaules pludmale. Ir galdiņi, atkritumi, atkritumu tvertnes, tualete, ģērbtuve. Ir pludmalīte. Nu kā, ja var nosaukt to par pludmalīti, bet te nu pat bija cilvēki teica, ka apmēram 2 metri var iet iekšā un tad aiziet strauji dziļš. Nezinu, cik strauji, bet iesim peldēties, tad arī zināsim. Makšķernieks sēž. Tāda vieta. Makšķernieks kaut ko noķēra. Mokās, velk. O, kaut kas ir. Krači izvilka līni. Smuku? Tur viss. Bet teica, kilograms nesot. Nu, saka, jā, skatotās, ka kilogramu izskatījās. Labrīt! Ir svētdiena. Gandrīz darba diena jau. Jā. Jaunā.
Šodien ņem. Sirķīti ar kartupeli un biespieniņu. Sēžam, baudam mēmeles upi. Vēl aizvien. Vēlreiz vajadzēs nopalīties. Jā, obligāti. Ūdens superīgs.